Tajās tālajās dienās Torovs un viņa brālis Egils dzīvoja labā saticībā ar Forīru. Pavasarī viņi sagatavoja lielu laivu, sapulcināja jūras braucējus un devās laupīt Baltijas jūrā. Tur viņi izcīnīja lielas cīņas un ieguva bagātīgu laupījumu. Galu galā viņi nokļuva Kurzemē. Uz pusmēnesi tie noslēdz tirgošanās pamieru, taču, kad norunātais laiks beidzās, viņi atkal devās sirot. Kādu dienu viņi iegriezās platā upes grīvā, ko visapkārt ieskāva biezs mežs. Izkāpuši krastā, tie sadalījās grupās pa ducim vīru un devās mežā meklēt kādu ciemu, ko aplaupīt. Egils ar saviem biedriem izgāja cauri mežam un nonāca plašā klajumā, kur atradās liela kuršu sēta. Viņa metās mājās iekšā, taču nevienu dzīvu dvēseli tur nesastapa. Apmetnē bija daudz ēku, tāpēc sirotājiem nācās diezgan ilgi kavēties, lai savāktu visu aiznesamo. Kad viņi beidzot atstāja kuršu sētu, pamanīja, ka starp mežu un viņiem jau sapulcējušies daudz kuršu, kas negribēja ļaut laupītājiem aizbēgt. Egils stingri piekodināja biedriem turēties cieši aiz viņa, lai uzbrucēji nespētu tos ielenkt. Sirotāji sastājās tik cieši kopā, ka neviens nespēja izlausties tiem cauri, un tā viņi sekoja Egilam. Kurši nikni svieda šķēpus un šāva bultas, taču tūcīņā neielaidās. Steidzoties uz priekšu, Egils un viņa ļaudis drīz vien pamanīja, ka zedeņu žoks viņus noved stūrī. Tur kurši laupītājiem nodarīja daudz posta. No vienas puses kurši meta šķēpus un akmeņus, no otras svieda lupatas un drēbes uz sirotāju ieročiem, lai traucētu tiem aizstāvēties. Daudzi laupītāji tika savainoti. Drīz vien tie padevās un tika sasieti. Kuršu vecākais bija varens, gara auguma vīrs, un viņam bija ražans, spēkpilns dēls. Tagad tie apspriedās, ko iesākt ar gūstekņiem. Vecākais sacīja, ka vislabāk būtu viņus vienu pēc otra nokaut, taču dēls iebilda, ka jau drīz kļūs tumšs, un steigā viņi nepaspēs līdz galam izbaudīt atriebību. Viņš ierosināja nogaidīt līdz rītam. Tālāk gūstekņus stingri sasēja un ieslodzīja kādā ēkā, bet Egilu papildus piesēja pie staba. Pēc tam ēkas durvis tika cieši aizbultētas. Kurši paši devās uz dzīru namu, kur ēda, dzēra un līksmoja. Kad sirotāji palika vieni, Egils sāka šūpināt stabu, pie kura bija piesiets. Līdz tas sāka kustēties un beidzot nogāzās zemē. Tad viņš ar zobiem atbrīvoja savas rokas, pēc tam atraisīja kājas un palīdzēja arī pārējiem atbrīvoties. Brīvi tikuši, sirotāji sāka lūkoties, kā visvieglāk aizbēgt. Ēkai sienas bija celtas no resniem baļķiem, bet viena šķērssiena bija plānāka. To viņi steigšus izlauza un nonāca otrā telpā, kur arī bija masīvas baļķu sienas. Tad viņi izdzirdēja, ka zem kājām kādi cilvēki sarunājas. Vīri sāka pārmeklēt grīdu, līdz atrada lūku un to atvēra. Zem tās atklājās dziļa bedre, no kuras atskanēja vīriešu balsis. Egils pajautāja, kas tie par ļaudīm. Kāds atbildēja, ka viņa vārds ir Aki. Egils jautāja tālāk, vai viņa nevēlas izkļūt laukā. Aki atbildēja, ka to ļoti vēlas. Tad sirotāji nolaida lejā virves, ar kurām paši pirms tam bija sasieti, un izvilka vīrus augšā. Aki sacīja, ka abi pārējie esot viņa dēli, un ka paši ir dāņi, kas pagājušajā vasarā kuršu sirojuma laikā tikuši sagūstīti.
Ziemu viņš esot pārcietis labi. Visa saimniecība bija nodota viņa pārziņā, bet dēli gan esot padarīti par dreļļiem, un viņi daudz cieta. Pavasarī gribējuši bēgt, bet viņus notvēra un iemeta šajā bedrē. Tad Egils jautāja, vai Aki šo vietu labi pazīst un var palīdzēt viņiem tik laukā. Aki atbildēja, ka turpat blakus esot vēl viena šķērsiena, uzlaužot to, nonākšot labības gubenī, un no turienes jau varēs doties, kurp vien grib. Egils paklausīja. Viņi uzlauza dēļu sienu, iekļuva gubenī un izkļuva ārā. Nakts bija melna kā ogle. Egīla biedri ierosināja tūlīt skriet uz mežu, bet Egils jautāja, vai Aki varot parādīt, kur šeit esot kādas vērtīgas mantas. Aki atbildēja, ka mantu esot diezgan. Saimnieka mājā varot iekļūt tikai caur otro stāvu, tur guļ pats saimnieks, un esot daudz mantu un pat ieroču. Kad viņi nonāca pie saimnieka mājas, tur dega uguns un kalpotāji klāja guļvietu saimniekam. Egils pavēlēja dažiem biedriem palikt lejā, lai neviens nevarētu aizbēgt. Pats ar pārējiem uzkāpa otrajā stāvā un ielauzās istabā. Sirotāji sagrāba ieročus, kas tur bija lielā daudzumā, un nokāva kalpus. Drīz visi Egila vīri bija labi apbruņoti. Tad Aki piegāja pie lūkas grīdā, atvēra to un aicināja kāpt lejā. Paņēmuši līdzi sveci, sirotāji nokāpa pirmajā stāvā. Tur glabājās saimnieka dārgākās mantas, skaistas rotas un daudz sudraba. Vīri sanesa smagās nastas augšā. Pats Egils paķēra zaru kannu ar sudrabu. Tad visi steigšus devās uz mežu. Kad viņi bija nonākuši mežā, Egils apstājās un sacīja, ka šāds sirojums esot negods. Viņi paņēma mantas pašiem kuršiem nezinot. Tas īstiem vīriem nepiedien. Lai nepieļautu tādu kaunu, viņš atgriezīsies un kuršiem pateiks, kas noticis. Biedri pretojās, sakot, ka labāk doties tieši uz kuģi, citādi kurši tos nogalinās, bet Egils viņos neklausījās. Nolicis zaru kannu zemē, viņš skrēja atpakaļ. Pie mājām nonācis, Egils ieraudzīja, ka kalpi nesā klātus galdus no ķēķa uz zīru nama. Viņš pamanīja, ka ķēķī dega liela uguns un pār to vārījās milzīgs katls. Varenas malkas šķilas bija sakrautas ugunī, kā toreiz mēdza darīt, sāka degt no viena gala līdz izdega līdz otram. Egils paņēma vienu baļķa garuma šķilu, aizdedzināja to un aiznesa pie dzīru nama. Viņš pabāza degošo galu jumta paspārnē, jumta skaidiņu starpā. Uguns ātri pārņēma jumta kabes. Pirms dzīrotāji uguni bija manījuši, viss jumts jau stāvēja liesmās. Kurši metās ārā pa durvīm, bet tās bija daļēji aizšķērsotas ar lielajām šķilām. Pats Egils sargāja durvis, un katru, kas mēģināja izsprukt, viņš nokāva. Pēc neilga brīža jumts iebruka, un visi, kas atradās iekšā, gāja bojā. Tad Egils steigšus atgriezās mežā pie biedriem, un visi kopā devās uz kuģi. Egils sacīja, ka to zaru kannu, ko bija nolicis, viņš paturēs par goda dāvanu. Torolfa ļaudis ļoti priecājās, redzot Egilu atgriežamies. Kad sākā aust gaisma, viņi devās jūrā. Aki ar saviem dēliem tagad bija viņu pulkā. Viņi turpināja sirojumu līdz pat rudenim, kuģoja gar Dānijas krastiem, uzglūnēja tirgotāju kuģiem un laupīja, kur vien varēja.